mammas un tēti, labvakar skolotāji, draugi, mūsu tuvākie un mīļākie. Šovakar mēs kopā ar jums vēlamies atcerēties un izdzīvot jaukākos mirkļus no mūsu kopīgajiem skolas gaitām 3 gadu laikā. Tam, kurš tic, grib iepriecināt cilvēkus, ir jānes sevī prieks. Tam, kurš grib pasaulē ienest siltumu, ir jānes sevī uguns. Tam, kurš grib palīdzēt, ir jābūt piepildītam ar mīlestību. Tam, kurš uz zemes grib panākt mieru, ir jāatrod miers savā sirdī. Pienāk tāds brīdis, kad ir jāapliecina savu varēšanu. Un skolā tāds ir žetonu vakars, kā tāda ilga, sena tradīcija, lai gan patiesībā šis vārds žetons nāk no franču valodas, tas ir ļoti, ļoti stipri iesakņojies tieši latviešu tautas tradīcijās. Un šodien mēs savus 12. klases skolēnus skatīsim, kaut kādā ziņā ar sirdi vērtēsim, lai gan patiesībā kā var novērtēt to, ko ļoti, ļoti mīli. Un mēs visi šovakar zālē ar īpašu mīļumu un prieku raugāmies uz saviem lielajiem bērniem, jūs vecāki, vecvecāki, mēs skolotāji. Un šajos bērnos ir ļoti daudz gan prieka, gan rūpju, gan brīžu, kad varbūt gribas vēl paņemt klēpī un tāds sajūtas, ka tūlīt dosim laba vēlējumus izlaiduma valsim un eksāmenos palīdzēsim viņiem tos pārvarēt. Edītē, Eglītē. Kristapam Grantam. Nu, lūk, uz šo brīdi mēs esam gājuši vairāk nekā 2 gadus, un šodien žetona gredzens ir pirkstā. Droši vien, ka ir dažādākās izjūtas par to,
Un pirmā izjūta ir liels prieks, ka mēs esam saglabājuši vēl tradīcijas. Kaut arī globālā pasaule mums piedāvā daudzas un dažādas savas tradīcijas. Šī tradīcija tomēr ir raksturīga mūsu Latvijas skolām. Es gribēju salasīt krītošās zvaigznes, bet zvaigžņu nebija. Kaut spētu atrast vienu vienīgu zvaigzni. Ir taču pasaulē laimīgie, kuriem zvaigznes pašas krīt plaukstās. Ja noticis brīnums un zvaigznes, ko kāroja rokā tev zib, vien mirkļi ļaut dvēselī līksmot, jo aleši te jābūt ir ceļā uz zvaigznēm, kas debesīs zib. Būt mīlestībā vienmēr, būt ceļā, kas ved pret gudrības virsotni laimi, būt debesīm, kas zvaigzni tumsā met, būt un izzināt visu, kas priekšā vēl būs. Esiet patiesi, un tā ir neatsverama vērtība, jūsu patiesums. Un man šķiet, ka vispār mūsu attiecībās galvenā vērtība ir tas, ka mēs cenšamies būt un esam patiesi. Paldies jums par to!